Ja jūs nometat magnētu lejā pa vara cauruli, šķiet, ka tas izjūt pretestības spēku, kas darbojas pret to. Neskatoties uz to, ka vars nav magnētisks, to izraisa magnēti, kas varā rada elektrisko strāvu, ko sauc par virpuļstrāvām. Un šīs virpuļstrāvas rada magnētisko lauku varu iekšienē, kas pretojās pastāvīgiem magnētam, gandrīz kā neredzams bezkontakta berzes spēks starp magnētu un varu. Tagad mans plāns ir izmantot metāla disku un otru ar magnētiem pilnu disku, kas novietots ļoti tuvu pirmajam diskam, lai iespējams izveidotu sava veida magnētisko sajūgu, lai aizstātu pārnesumu sistēmu velosipēdā. Es sāku ar to, ka ar savu CNC frēzi izgriezu divus diskus, vienu no alumīnija un vienu no vara. Iemesls tam ir tas, ka neesmu pārliecināts, kurš materiāls šim pielietojumam ir vispiemērotākais. Mana intuīcija saka, ka varš būtu labāks, jo tas ir daudz vadītspējīgāks nekā alumīnijs, bet, ja pajautā Google, tā apgalvo, ka alumīnijs ir labākais, un tam ir arī zinātnisks pētījums, kas to apstiprina. Tomēr lielākā daļa Foucault strāvu demonstrāciju izmanto vara cauruli, bet varbūt tas ir tāpēc, ka vara caurulis ir vieglāk iegādāties santehnikas veikalos. Nesenā video, ko augšupielādēja Veritasiums par pasaulē spēcīgāko magnētu, viņš vienlaikus nolaiž vara un alumīnija plāksni spēcīgā magnētiskajā laukā. Un alumīnija plāksne šķiet krīt daudz lēnāk, kas norāda uz lielāku pretestības spēku. Tāpēc es esmu izdrukājis šo asi ar 3D printeri kā daļu no testa stenda, lai diski varētu brīvi griezties. Tad es varu piestiprināt magnētu komplektu abās diska pusēs, nepieskaroties tam. Tad es varu piekārt svaru ar auklas palīdzību, lai uz diska pielietotu pastāvīgu griezes momentu, kas nodrošinās uzticamu veidu, kā izmērīt magnētu radīto pretestību. Salīdzinājumam šis ir krišanas ātrums ar un bez magnētiem. Iemesls, kāpēc tests bez magnētiem joprojām ir lēnāks nekā brīvais kritiens, ir tas, ka tam ir jāpārvar diska inerce, bet kā alumīnijs salīdzinās ar varu? Varš acīm redzami nodrošina vislabāko bremzēšanas spēku, jo disks griežās par 38% lēnāk nekā alumīnija disks, kas ir loģiski, jo varš ir aptuveni 54% elektriski vadītāks nekā alumīnijs. Taču iemesls, kāpēc vara plāksne Veritasium video krita ātrāk, visticamāk ir tas, ka varš svar vairāk nekā 3 reizes vairāk nekā alumīnijs. Tātad, lai gan pretestības spēks magnētiskajā laukā varētu būt nedaudz lielāks, plāksnes svars sagroza rezultātus. Patiesībā, pat ja es veiktu savu testu vispār bez magnētiem, varš joprojām uzvarētu, pateicoties smagākā diska papildus inercei. Šī iemesla dēļ es mēru diska apgriezienus minūtē tikai tad, kad disks ir nolaidies lejā, ir beidzis pātrināties un griežās ar nemainīgu ātrumu. Un ir skaidrs, ka ar man pieejamajiem materiāla veidiem varš noteikti ir uzvarētājs, vismaz bremzēšanas efektivitātes ziņā. Jo ņemot vērā, ka tas maksā gandrīz 6 reizes vairāk un ir 3 reizes smagāks, varbūt alumīnijs būtu labāks citām vajadzībām. Nākamais faktors, kas jāņem vērā, ir magnētu orientācija. Šajā pirmajā testā visi magnēti ir uzstādīti ar vienādi orientētiem poliem, tā ka ziemeļa puse ir vērsta pret kameru. Bet kas notiktu, ja es vienu magnētu komplektu apgriezt otrādi, lai mums būtu ziemeļi, dienvidi, ziemeļi konfigurācija? Tas vēl vairāk palēnina disku, jo virpuļstrāvis vara diskā rodas no magnētiskā lauka izmaiņām, tāpēc mainot magnētiskā lauka virzienu ar apgrieztajiem magnētiem, vara diskā rodas spēcīgāks virpuļstrāvis un līdz ar to arī lielāka pretestība. Tālāk es vēlējos izmēģināt šos mazākos kubveida magnētus, jo tos var ciešāk izvietot ap diska perimetru. Un šie rada tik lielu pretestību, ka, manuprāt, mums vajadzētu palielināt svaru. Es arī izmēģināju kubveida magnētus šaha dēļa rakstā, bet tas šķita darbojamies vēl sliktāk. Tā kā es izmantoju magnētus, kas man bija palikuši no vecākiem projektiem, man jāatrod jauni magnēti šai konstrukcijai. Labākā iespēja, ko atradu tiešsaistē, bija šie 10 mm kubveida magnēti, kuriem vajadzētu būt jaudīgākiem par iepriekšējiem 8 mm magnētiem. Tāpēc es pasūtīju 200 no tiem. Taču, kad tie tika uzstādīti uz testa stenda, tie darbojās ļoti līdzīgi mazākajiem magnētiem, lai gan to tilpums bija par 200% lielāks, kas lika man aizdomāties, ka šo magnēta kvalitāte ietekmē šī testa rezultātus. Pēc ātras meklēšanas Google izrādījās, ka šiem neodīma magnētiem ir daudz dažādu pakāpju, un šie šķiet ir no zemākās kategorijas. Tāpēc es meklēju uzticamu N52 pakāpes magnētu pārdevēju, kas šķiet ir visspēcīgākie. Tie maksāja 2 reizes dārgāk, bet ir skaidrs, kāpēc. Piestiprinot lētos magnētus pie savām skrūvspīlēm, es varēju zem tiem piekārt tikai 1,2 kg smagu svaru. Bet ar N52 pakāpes magnētu tas varēja noturēt apmēram 2,5 reizes vairāk. Tāpēc es izdrukāju stiprinājumu šiem jaunajiem magnētiem, un kā redzat, tie rada tik lielu pretestību, ka disks gandrīz nemaz nekustās. Tagad mēs zinām, ka šo augstas kvalitātes magnētu un vara diska kombinācija rada tik lielu pretestības spēku. Kā mēs to uzstādīsim uz velosipēda? Mans sākotnējais plāns bija piestiprināt vara disku pie aizmugurējā riteņa spieķiem, tāpat kā es iepriekš esmu stiprinājis skriemeļus elektriskiem motoru piedziņām. Taču viena problēma ir tā, ka spieķi nav paredzēti kā precīzs stiprinājuma punkts.
Tāpēc būs ļoti grūti panākt, lai varadisks grieztos pilnīgi taisni un neatsistos pret mazajām spraugām starp magnētiem. Vienīgā cita iespēja ir piestiprināt visu pie šīs vītnes uz rumbas, kas paredzēta tikai vienam zobrata ritenim. Tātad mums šajā 12,5 mm platajā vītnē jāievieto varadisks, disks ar magnētiem un zobrats. Turklāt šai vītnē ir 2 dažādi diametri un vītnes virzieni, no kuriem lielākais, acīm redzot, ir standarta velospēda imperiālā vītne ar 1,37 colas diametru un 24 vītnes pagriezieniem uz colu. Kas, protams, lietas padara nedaudz sarežģītas, jo es nevaru precīzi izgatavot šo vītni. Bet par laimi mums ir risinājums, jo Formlabs man atsūtīja viņu Form 3 Plus printeri un nedaudz no viņu Rigid 4K sveķiem. Šis 3-dimensiju printeris darbojās sacietinot sveķus ar UV lāzeru. Un tas ļauj iegūt daudz precīzākas un, cerams, stiprākas detaļas nekā ar maniem citiem 3-dimensiju printeriem. Kad izdruka ir pabeigta, tā jānotīra izopropila spirtā pirms veikt galīgo UV sacietināšanu, lai detaļa būtu pēc iespējas izturīgāka. Tad vienkārši nolaužam atbalstu un mums ir stiprinājums varadiskam ar jau izdrukātām FineHub vītnēm. Kad tas ir uzskrūvēts uz rumbas, ir skaidrs, ka šis stiprinājums ir daudz taisnāks, bet jautājums ir, vai tas ir pietiekami izturīgs? Es zinu, kā mēs to varam noskaidrot, jo es arī izdrukāju šo aizmugurējo zobratu no tā paša sveķa, lai redzētu, vai tas spēj izturēt griezes momentu caur ķēdi, nebojājot plānās vītnes, kas to nostiprina pie rumbas. Un par pārsteigumu tas darbojās diezgan labi. Apmēram jūdzi braucot pa dažādu reliefu. Līdz notika šis. Šķiet, ka tā ir liela problēma projektam, tomēr tas man sniedz noderīgu informāciju. Kā redzam no video materiāla, plaisas sākās no zobrata zobiem un virzījās uz centru, uz rumbu, kas liecina, ka vājākais punkts nebija rumba, bet gan zobrata konstrukcija, jo tas nevar būt biezāks par 3 mm un vienlaikus saderēt ar ķēdi. Tātad nākamais solis ir izgriezt lielu vara disku, kas būs viena puse no magnētiskā sajūga un tieši darbinās aizmugurējo riteni. Tad mums vajag daudz magnētu, kas tiks piestiprināti pie brīvi griežamas rumbas, kuru darbinās ķēde. Bet cik daudz magnētu mums patiesībā ir nepieciešams? Es atviezos pie testa stenda un izmantoju šo ūdens trauku, lai mainītu svaru, kas karājās uz asas, kas tieši maina diska griezes momentu. Un tas parādīja, ka diska apgrieziena minūtē ir proporcionāli pielietotajam griezes momentam. Tātad, ja mēs uzzīmējam grafiku ar griezes momentu pret apgriezieniem minūtē, mēs iegūstam jauku taisnu līniju. Nākamais, kas jāpārbauda, ir tas, kā apgrieziens minūtē ietekmē magnētu skaits. Tātad katrā testā bija atšķirīgs magnētu komplektu skaits, un katrā komplektā bija 4 magnēti, jo man ir 2 priekšpusē un 2 aizmugurē. Un šīs rezultāts nebija lineārs, tāpēc magnētu skaita palielināšana neizraisīja apgriezienu minūtē proporcionālu samazināšanos. Bet no pirmā testa mēs zinām, ka svars ir tieši saistīts ar apgriezieniem minūtē, tāpēc mēs patiesībā varam aprēķināt nepieciešamo svaru, lai sasniegtu 100 apgriezienus minūtē katram magnēta komplektam. Tagad tas mums dod nemainīgu apgriezienu minūtē vērtību ar mainīgu griezes momentu. Un to var izmantot, lai aprēķinātu izkliedēto jaudu, kas, ja mēs uzzīmējam grafiku ar jaudu pie 100 apgriezieniem minūtē, veido taisnu līniju. Tātad tas nozīmē, ka magnētu skaits ir tieši saistīts ar jaudas pārnesi caur sajūgu, nevis ar apgriezieniem minūtē. Tad es atradu šo kalkulātoru tiešsaistē, lai aprēķinātu jaudu, kas nepieciešama, lai braukt ar velospēdu noteiktā ātrumā. Tātad pieņemsim, ka mēs vēlamies braukt ar 10 jūdzēm stundā, mums ir nepieciešama aptuveni 68 vatu jauda. No testiem es zinu, ka 5 magnēta komplekti var saražot 7,8 vatus pie 100 apgriezieniem minūtē. Tas nozīmē, ka man būs nepieciešami 44 magnēta komplekti, un tā kā katrā komplektā ir 4 magnēti, kopā tie ir 176 magnēti. Bet te ir viens āķis. Šie 100 apgriezieni minūtē ir ātruma starpības starp varu un magnētiem, kas pie 10 jūdzēm stundā nozīmē, ka aizmugurējais ritenis un līdz ar to vara disks griezīsies ar 135 apgriezieniem minūtē. Tātad magnētiem ir jāgriežās par 100 apgriezieniem minūtē ātrāk, proti ar 235 apgriezieniem minūtē. Tas varētu izklausīties daudz, bet patiesībā šī velospēda zobrata attiecības dēļ man ir jāmin pedāļi tikai ar aptuveni 84 apgriezieniem minūtē, lai uzturētu šo ātruma starpību, kas noteikti ir sasniedzams. Tad es sapratu, ka šos magnētus ir lētāk pirkt 100 gabalu iepakojumos, tāpēc es pasūtīju 200, lai būtu drošībā. Izskatījās, ka ar to es izpirku visu viņu krājumu. Un 200 magnēti nozīmē, ka ir 50 komplekti, kas ideāli vajadzētu ietilpt ap vara diska perimetru. Tad es uzspiedu dažus gultņus uz adaptera, kas atbilst mazākajam vītnei uz rumbas.
Pēc tam šos gultņus var iespiest aizmugurējā zobrata iekšpusē, kuram ir arī stiprinājuma caurumi citam diskam, kas tiks izmantots magnēta piestiprināšanai, un kuras izgriez no alumīnija loksnes. Kad viss ir uzstādīts uz velosipēda, ir vieglāk saprast, kā tas viss darbosies. Ķēde griež alumīnija disku, kurš vēlāk turēs 200 magnētus, un nav saistīts ar aizmugurējā riteņa vai vara diska rotāciju, pateicoties gultņiem. Tātad pedāļi un aizmugurējais ritenis griežās pilnīgi neatkarīgi viens no otra, un vienīgais veids, kā darbināt aizmugurējo riteni, ir caur magnētiem, inducējot strāvu vara diskā. Tad es izdrukāju magnētu stiprinājumu ar 3D printeri, izmantojot caurspīdīgu sveķi uz Form 3, un tie sanāca tiešām labi. Magnētus pēc tam var ievietot vietā ar apgriezta polaritātes konfigurāciju un piestiprināt pie alumīnija diska ar pāris skrūvēm. Griežot pedāļus, ir skaidrs, ka magnēti ietekmē aizmugurējo riteni, kas ir ļoti daudzsološi, jo šie ir tikai 10% no gala magnētu skaita. Taču ir neliela problēma. Ķēde pie magnētiem pielīp. Lai tas nenotiktu, magnēti jānovieto tālāk no ķēdes, kas nozīmē, ka bija jāpārveido un jāizdrukā jaunas rumbas detaļas, lai sajūgu pārvietotu tuvāk ritenim, kā arī jāizmanto biezāks alumīnija disks, lai tas nelocītos zem magnētu slodzes. Tāpat, tā kā magnēti pielīp arī pie spieķiem, man nācās spieķus saspiest kopā ar kabeļu saitēm, lai tos attālinātu no sajūga. Tas nav ideāli no konstrukcijas viedokļa, bet šis ir prototips. Tagad magnēti var brīvi griezties, nepielīpot ne pie ķēdes, ne spieķiem, ne arī pie tērauda velosipēda rāmja. Un mēs varam saprast, kā šis sajūgs gan pātrina riteni, kad pedāļi griežās, gan arī pielieto bremzēšanas spēku, kad pedāļi apstājas. Tagad viss, kas mums jādara, ir jāuzstāda atlikušos 180 magnētus, lai, cerams, palielinātu griezes momentu pārneses caur sajūgu. Un, kad aizmugurējais ritenis ir nobloķēts, uz pedāļiem ir milzīga pretestība, bet magnēti joprojām spēj griezties. Un, kad pedāļi ir nobloķēti, arī ritenis spēj griezties un izjūt tādu pašu pretestību caur sajūgu. Tomēr, kad abi var griezties, pedāļi viegli griež aizmugurējo riteni, un bremzēšanas spēks apstādina riteni gandrīz uzreiz. Es domāju, ka ir pienācis laiks pārbaudīt šo lietu un paskatīties, vai mēs tiešām varam kustēties ar magnētu spēku. Aiziet! Labi, tas kaut kā darbojas. Vienkārši šķiet, ka esmu ļoti zemā pārnesumā. Paskatīsimies, kas notiks, ja pārstāšu mīt pedāļus. Ak, es tiešām jūtu to pretestību. Caur magnētiem. Pagriezies! Tagad kauns. Mazliet grūti klājas. Joprojām var kustēties. Šobrīd nevar uzņemt lielu ātrumu. Mēģini mīt pedāļus ātrāk. Labi. Nu, tas darbojas. Man šķiet, ka man vajadzētu pielāgot ķēdes spriegojumu, jo izklausās, ka tā pielīp pie magnētiem un tad sāk lēkt nos no zobrata. Tātad pievilksim to mazliet ciešāk. Teorētiski, jo ātrāk es minu pedāļus, jo lielākam griezes momentam vajadzētu būt, spriežot pēc maniem iepriekšējiem testiem. Bet tagad es vienkārši pielīdzinu varātrumu. Un tad, ja es pārtraucu mīt pedāļus, es tiešām jūtu to pretestību. Tā ir ļoti dīvaina sajūta, jo es neesmu tieši savienots ar aizmugurējo riteni, tāpēc gandrīz šķiet, ka es griežu riteni tukšgaitā, ja pielieku pārāk lielu spēku. Ir ļoti grūti uzturēt vienmērīgu pedāļu ātrumu ar aizmugurējo riteni. Labi, sākam un nofiksējam pedāļus. Tātad tas nav gluži tik spēcīgs kā parastās bremzes, bet tas tomēr nedaudz palēnina. Nav slikti, es domāju, ka mums vajag lielāku zobratu priekšā, lai palielinātu pārnesumu attiecību. Iemesls, kāpēc šķiet, ka tas ir zemā pārnesumā, ir atšķirības starp magnētu un vara apgriezieniem minūtē. Jo, lai radītu virpuļstrāvas, magnētiem vienmēr jāgriežās ātrāk nekā varam. Tāpēc, lai sasniegtu lielāku ātrumu, man jāpielāgo zobratu attiecība, lai magnēti grieztos ātrāk. Tāpēc es noņēmu oriģinālo 45 zobu zobratu un izgatavoju pats savu 68 zobu zobratu, kas būtiski palielinās attiecību. Un tam ir 280 mm diametrs, kas ir maksimālais izmērs šim velosipēda rāmim. Par laimī, pērkot jaunas ķēdes, tās ir nedaudz garākas nekā vairumam velosipēda nepieciešams, tāpēc man nevajadzēja savienot divas ķēdes, lai iegūtu papildu garumu.
Tas tiešām palīdzēja braucot ar velospēdu, jo es varēju uzturēt diezgan labu ātrumu braucot pa līdzenu ceļu. Ir grūti precīzi izskaidrot, kā jūtas šī magnētiskā sajūga darbība, jo tā ir tik unikāla. Braucot pa gludu līdzenu ceļu, kamēr magnēti griežās ātrāk nekā ritenis, griezes moments aizmugurējiem ritenim ir atkarīgs no tā, cik ātri tu mies. Tāpat bremzēšanas spēks šķiet daudz spēcīgāks lielā ātrumā, pateicoties magnēta un vara apgrieziena starpībai, tāpēc tas nav īpaši piemērots, lai pilnībā apstādinātu velosipēdu. Bet, ja tu vēlies samazināt ātrumu, tam noteikti ir dažas priekšrocības salīdzinājumā ar parastajām bremzēm, jo nav kontakta berzes, kas ļautu ietaupīt uz bremžu klučiem. Un tas arī ir šīs sistēmas labo īpašību kopsavilkums. Vai es ieteiktu tev būvēt šo savam velosipēdam? Noteikti nē. Redzi, kāpjot kalnā, tai tiešām ir grūti. Labākais veids, kā to varu aprakstīt, ir tāds, ka tas ir kā braukt pa smiltīm. Katrs pedāļu apgrieziens prasa daudz spēka, un tu gandrīz nemaz nepavirzies uz priekšu. Varētu izskatīties, ka es braucu ar zemu pārnesumu, jo pedāļi griežās ātrāk nekā ritenis. Bet tāpēc, ka apgrieziena skaita starpība starp magnētiem un varu ir tik liela, pretestība ir arī ļoti augsta. Tāpēc es pielieku lielu spēku pedāļiem, bet nekur netieku. Runājot par nekurieni, es biju izsmelts pēc braukšanas augšā šajā salīdzinoši vieglajā kalnā, un ja jūs domājat, kur palika visa mana enerģija, kad atgriezos mājās, es paņēmu savu termokameru. Un cerams, ka tas padara to mazliet acīm redzamāku. Jā. Vara disks ir uzkarsts par aptuveni 20 grādiem pēc Celsija, kas, izmantojot vara īpatnējo siltumietilpību un šī diska masu, ir apmēram 8000 džaulu izšķērdētas enerģijas. Es cerēju, ka tas kaut kādā mērā simulēs nepārtraukti maināmu transmisiju, kur tu vari mīt pedāļus jebkurā ātrumā, kāds tev patīk, un sajūgs mainīs griezes momenta izlaidi atkarībā no tā, pa kādu slīpumu tu brauc. Tomēr izšķērdētā siltuma enerģija padara braukšanu daudz grūtāku, un tāpēc es neredzu nekādas priekšrocības salīdzinājumā ar tiešo ķēdes piedziņu. Bet man bija ideja, un es gribēju to izmēģināt. To bija iespējams pateicoties Onshape, kas ir profesionāls klases datorizētās projektēšanas un produktu datu pārvaldības rīks uzņēmumiem. Un patiesībā Onshape izmanto Formlabs, kas izstrādā Formlabs sveķu printeri. Onshape patiesībā izveidoja tie paši dibinātāji, kas SolidWorks, jo viņi saprata, ka inženieru komandām ir nepieciešami modernāki produktu izstrādes rīki, tāpēc viņi izveidoja Onshape no nulles. Un atšķirībā no citiem CAD programmām, Onshape izmanto mākoņdatošanas arhitektūru, kas ļauj sadarboties reāla laikā, to var izmantot mobilajās ierīcēs un planšetēs, un vēl daudz ko citu. Turklāt tas nozīmē, ka nav nekāda avārija, līdz ar to arī netiek zaudēts paveiktais darbs. Viņi katru mēnesi nepārtraukti pievieno jaunas funkcijas, un viens nozīmīgs atjauninājums, kas drīzumā būs pieejams un par ko esmu sajūsmā, ir profesionāls klases CEM, jeb datorizētā ražošana, jo tas man ievērojami atvieglos G-koda ģenerēšanu darbam ar manu CNC frēzi. Kopumā Onshape ļauj inženieru un dizaina komandām strādāt daudz efektīvāk, tāpēc, ja jūs vai jūsu uzņēmums vēlaties izmēģināt Onshape bez maksas, dodieties uz onshape.pro/Tom Stanton vai arī apskatiet saiti aprakstā zemāk.